Mums tas bija tāds neliels eksperiments sākt. Mēs sākām tādu pilotiņu, paprovēt. Mums bija interesanti izmēģināt, ja jau reiz tiek piedāvātas šīs atlaides un algas nodokļa atlaides, ko to var izmantot. Kāpēc gan ne? Nolēmām paprovēt. Nebija tā, ka visi uzreiz uzņēmumā teica, jā, davai darām. Bija cilvēki, kuri bija skeptiski pret to, noriskējām, pamēģinājām, sapratām, ka strādā, un jau nākamo gadu jau palielinājām apjomu šim projektam. Mūsu gadījumā mēs izmantojam pusdienu apmaksai pārsvarā, jo tās iespējas ir lielākas. Mēs pārsvarā izmantojam pusdienu apmaksā. Kāpēc? Kur ir viena lieta. Mēs esam restorānu nozarē. Mums arī ir jāatbalsta šī ēdināšanas nozare. Mums arī ir jāiet ārā ēst, neskatoties uz to, ka darbinieki, teiksim, daži saka, ka es jau varbūt tās paņemšu līdzēdienu vai kaut kā tā. Līdz ar to viens ir mēs atbalstam nozari. Otrs, interesanta lieta, psiholoģiskais faktors. Tajā brīdī, kad tu aizies pusdienās, tu samaksā pa pusdienām, tev no tava algas konta, no tava pamatkonta, kur tev ienāk nauda nesamazinās. Un tev tās tiešām ir tā kā brīvpusdienas. Es kā uzņēmuma vadītājs redzu, ka cilvēki izvēlās doties pusdienās kopā. Un tā ir vēl viena iespēja, kā darbiniekiem ārpus darba vides komunicēt savā starpā. Mēs noteikti to izmantotu mazāk, jo ļoti pareizi tika norādīts, ka šis atvieglo dzīvi grāmatvedim, šis atvieglo dzīvi uzņēmumam. Viens pārskaitījums, nauda tiek sadalīta un viss līdz ar to ļoti ērti un vienkārši.